Čīriju 72. Vakardienē tātad nobeidzās Mercedes, apstājās, vairāk nebrauc, nofilmēja video, kā nebrauc, pēc tam nofilmēja video, kā sataisam, un, gudīgi sakot, komentātori radīja man pārdomas par to, kāpēc cilvēki Latvijā ir nelaimīgi vai nabadzīgi, vai kaut kā tā varētu to teikt, ja? Starp citu, jā, kas tad īsti kaitēja, kas bija par vainu? Šeit, zem šī vāka, atrodas SAM modulis, tātad signāla atskvižišana moduļi un dzinēja vadības bloks. It kā te nekas ūdens iekšā ieticēt nevar, jo tas vāciņš iet pāri tai kastei. Bet, redzi, te ūdens, te pil. Ja? Bet arī pašā laikā šeit ir tā kā noslēgts laukums sanāk, kur šī te vieta. Un es gan vakardien tur, kur iet kondicionēra trubas ārā, redzi tur lejā, tur izrāva vienu plastmasiņu ārā, lai tas ūdens vienkārši nenoticēja no šī, te iespējams kaut kur ir noteka, tātad no šī apgabala ūdens nenoticēja, un viņš piekrājās līdz šejienei, visi tie bloki peldēja ūdenī. To, protams, es neredzēju, kā viņi peld ūdenī. Bet, tanī brīdī, kaut kad pa nakti, ka bija tā stichija, viņš bija viss pilns ar ūdeni, un bloki peldēja ūdenī. Un pēc tam, tiem blokiem, vai to es varētu šeit parādīt? Vispārībā laikam varu. Laikam parādīšu. Tā, lai skaidrāks cilvēkiem, ja? Kas un kā un kāpēc. Redz, šeit noņemam vāku. Tad redz, skaties tā. Reku tas šeit. Tas ir dzinēja vadības bloks šeit. Nav pat pieskrūvēts. Un šeit, redz, ir tāda plastmasas augšējais tas vāks, kurā stiprinās relēji un drošinātāji, un zem viņa vienā plastmasā atrodas tas SAM modulis. Un nelaime ir tāda, ka šis te plastmasas, kurā spraužās iekšā tie relēji, viņš ir šitik biezs. Viņam ir no augšpuses relēji un no apakšpuses drausmīgā kaudze ar štekeriem. Un nelaime tāda, ka es viņu visu tā kā izjaucu, to atskrūvēju vaļā to vadības bloku, visu no to plati notīrīja, bet tam modulim šeit izjauku šo te plastmasu, kas tāds biezs, tāda bieza kārta. Es viņu nevaru, nesenāk, viņš tur ir baigi sakļepsēts kopā kaut kā. Un es domāju, ka te tas ūdens joprojām palika, tāpēc es te pūtu iekšā ļoti daudz VD40, un rezultātā es domāju, viss būs ok. Pamēģinam šodien. Vai ir šodien ok? Es domāju, ka būs viss čotka. Skaties. Mercedes Power. Perfekti, vai ne? Perfekti. Bet šodienas pārdomas man ne par to tēmu. Man šodienas pārdomas par to, kā komentātori raksta tos savus komentārus no sērijas. Ārprāts kādi diski, vai tad ar tādiem sieviete var braukt? Piekrītu, varbūt jānokrāso, bet vārds braukt. Iedomājies, vai viņi brauc ar šādiem diskiem, vai ar tādiem diskiem. Pirmkārt, tā cilvēki, viņi viens otru uzkūda uz kaut kādu patērēšanu. No sērijas, teiksim, komentārs. Nopērst taču sievai HRV tagad ir modē sievietēm. Saproti? Bet reāli Ieva ar šito aizbrauc uz laukiem, un neviens no jums komentātoriem neredz, kā Ieva brauc uz kaut kādu čuhņu tur uz velēnu. Saproti? Neviens to neredz. Līdz ar to, kam viņi rādīs to savu HRV, ja viņš šeit stāv pagalmā? Neviens taču no jums 1000 cilvēku šeit nenāk un neabrīno kā tādā izstādē. Saproti? Līdz ar to šeit nav pat runa par mani. Ir runa par, un tas droši vien, kādam no jums tas iedarbojas. Jā, pareizi, kaimiņš teica, ka HRV ir moderni, un viņa sievai ir HRV, jau točni jānopērk HRV, bet naudas nav, jāpaņem uz parādu jānopērk, jo tagad taču Mogo dod uz parādu, un paņem cilvēks, un tiešām uz Mogo nopērk to HRV, pēc tam viņam vajag izrādās diskus nopirkt, vai tur, es nezinu, nopulveru krāsot, vai vienalga kaut ko. Ieva, teiksim, viņai bija šitāds gadījums, viņa brauc zem Vefa tiltu, tur tā izbrauktu ar šaurajiem vārtiem, ja? Tikko kā bija tā mašīna paņemta. Un viņa brauc, un viņa jūt, ka viņai aizķerās šeit sāns, ja? Un viņai, es saku, kāpēc tu brauc tālāk? Viņa saka, man bija kauns apstāties.
Nu, tāpēc viņi sākumā jūta, ka neiet tā mašīna, nav vieta, ja? Un pofīgi viņi mauc tālāk, jo viņai kauns apstāties, ka aiz viņas kāds ieraudzīs, ka viņi, apstājusies un tā. Viņi labāk nošvīja kā sānu un aizbrauc tālāk. Līdz ar to katram cilvēkam ir kaut kādi savi šie te, teiksim tā, gļuki, bet šeit es lielākoties, man tās pārdomas radās par to, kādi ir šie cilvēki patērētāji. Kāpēc? Loģiski, ja tu visu laiku pērci sievām HRV un diskus sev, un uz Vito uzliec kārtīgus diskus. Iedomājies, uz Vito tev jāuzliek diski. Redzi, kad Vito diski. Kura šitādiem vispār var braukt? Jāliek citi. Uz Bembja. Šitie balūni diski 17. pirmo zorti. Izskatās labi viss. Bet komentātori saka, kaka, jāliek M-sporta mazie tie, kas kratās un tā tālāk. Un saprot, un tas cilvēks savā dzīvē, viņš tērē naudu. Jā, starp citu, man tur saka, aizbrauc pie dīlera. Pie dīlera šis te bloks, un šis te bloks, viņi droši vien saprast, ka tie bloki ir jāmaina. Viņi nesaprast, ka viņi tur jāizžāvē vai ka tur jāiepūš VD40 vai kaut kas tāds. Pie dīlera tas maksātu, es domāju, katrs bloks kādu 500 maksātu, saprot. Līdz ar to 1000 būtu par blokiem, mēnesi būtu jāgaida, un droši vien vēl, man tas izmaksāja 6 eiro VD40 iepūst, saproti. Tāda kaut kāda tā atšķirība. Līdz ar to aizbraucot pie dīlera, samaksājot 1000, tad nomainot diskus, samaksājot 600, kas tur vēl bija, un HRV samaksājot, 18,000 vai cik maksā tāds HRV. Jaunu nepirksim, pirksim 7 gadi braukt un kaut kā tā, labi, ok, tad viņš maksās cik 7,000. Tu iedomājies, tas cilvēks te jau 10,000 jau jānotērē. Pieliec vēl Vito diskus klāt, Bembja diskus klāt pieliec, un tu esi nabaks, saproti? Un tāpēc Latvijas pilsoņi ir nabagi, ka viņiem šī te patērētāju, tā kā viens otram viņi, tu taču esi mazvērtības kompleks, nebrauc ar tādu, tas nav moderni, tas nav labi, tas tur vēl kaut kas nav, kaut kādi viņiem vien zināmie kritēriji. Nepērc taču parasto somiņu, nopērc Gucci pa 290. Un tā viņi viens otru uzkačā un tērē naudu lietām, kas nekādā veidā patiesībā neiespaido viņa dzīves kvalitāti. Jo kas ta vainas šim automobīlim? Kāpēc, lai ar viņu nebraukt līdz 2035. gadam? Skaidrs, ka brauks. Tā kā, šī te, jā, es, protams, saprotu, ja tu nokrāsotu diskus, ja es nokrāsotu diskus, tad pirmajā brīdī, kad tu iznāc no durvīm apstīs, wow, tu man nokrāsoji diskus, wow, tas sniedz pozitīvas emocijas, cik tieši uz vienreiz, jo katru dienu no rīta taču tu nemodīsies un nenāksi pētīt savus pa jaunam nokrāsotos diskus, vai ne? Tas tā nedarbojas. Tas darbosies vienu, 2 reizes, un pēc tam jau tu pieradīsi, pēc tam brauks tā it kā. Līdz ar to, kāda starpība? Jā, kam vēl? Riepas? Nē, riepas šeit ir labas. Kad 3. gadu brauc, bet tagad pieņemsim riepas, droši vien uz ziemu gan liksim citas. Jo mēs te pa sezonu nemainam. Šis jau, kad 5 gadi, man liekas, vālē šīs riepas. Tā kā, jā, riepas gan droši vien uz ziemu vajadzēs uzlikt jaunas, lai drošāk. Bet tas ir reiz 5 gados tās riepas varbūt jānomaina. Es nezinu, cik gadus šitais mersis ir. Kad 5, es domāju, ka varētu jau būt. Varbūt vairāk, varbūt mazāk. Tāda filozofija par to, kāpēc cilvēki ir nabadzīgi Latvijā. Tāpēc, ka viņiem visu laiku kaut kas ir ķipa jāpērk, kas viņiem samazina viņu mazvērtības sajūtu, bet kas patiesībā nebūtu jāpērk. Tā viņi tērē naudu sūdos, viņi strādā, lai pirktu sūdus, vairumā gadījumu. Vismaz tā es spriežu pēc komentāriem, jo tas viņiem lūk ir svarīgi. Nopirkt T36, uzlikt lūpu, M-lūpu, kas tur vēl kaut kāds. Tie čaļi, kas no manis Bembi nopirka. Viņi saka, negribu atpirkt atpakaļ Bembi. Es saku, pēd, es tev pārdevu pa tik, tu man pārdos lētāk. Ne, es tev pārdošu dārgāk, jo tur ir salikta viss M. Es pastos bildē, viņš tāpat, būtībā tāpat izstās, tikai kaut diski nenormāli lielie uzlikti izlie, ar kuriem kratās. Vai tu neredzi, tur ir M slieksnis, tas maksā 2 štukas, vai kaut kā tā, saprot. Tā kā tā cilvēki, viņi nabadzīgi, viņi iztērē 2 štukas, lai saliktu M pakotni, kur, kāds uz to skatās vispār dzīvē. Es nezinu, varbūt kaimiņš, varbūt kaimiņa sieva tevi tāpēc mīl. Labi, davai, pīšķeli juhu.